Labdien, labdien! Domāju, ka sāksim jau ir 11, jau nedaudz vairāk. Laipni lūgti webinārā par atklāto projektu iesniegumu atlasi atkritumu dalītā vākšana. Pasākums 4 divnieki, ko nevar aizmirst, 2, kura ietveros tad aicinām komersantus pieteikties atbalstam atkritumu konteineru iegādēji. Es esmu Zane Egle, pārstāvu Centrālo finanšu un līguma aģentūru vides un digitalizācijas projektu atlases nodaļu. Mūsu pārziņā tieši šī atlase, tāpēc arī šodien par to pastāstīsim vairāk kopā ar kolēģiem no vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, kā arī labklājības ministrijas. Un par darba kārtību īsumā. Tad šodien paredzēts šis īsais izklāsts par pašu pasākumu, tieši to sasniedzamie mērķi, atbalstāmās darbības attiecināmās izmaksas, ar ko iepazīstinās Signe Zaka. Pašlaik vēl varam investīciju politikas departamenta vides investīciju nodaļas vecākā eksperte. Tālāk ķersimies jau pie projekta iesnieguma sagatavošanas un veiksim ieskatu vērtēšanas kārtībā, kādas galvenās tās prasības, pēc kādiem kritērijiem vērtēsim, un ar tiem iepazīstinās Edgars Bertrams, mans kolēģis no CFLA. Un kad ir jau apmēram skaidrs, ar ko sākt un kā projekta iesniegumu gatavot, tad nedaudz arī ieskatam par projekta pašu ieviešanas gaitu. Jau pēc tam, kad projekts ir apstiprināts, tad Sarmīta Lucāne, mūsu kolēģi, arī pastāstīs jau vairāk par to tālāko posmu. Un visbeidzot, arī, lai saprastu, kā projektā integrēt horizontālo principu vienlīdzību, iekļaušanu, nediskrimināciju un pamatiesību ievērošanu, tad esam aicinājuši Labklājības ministrijas pārstāvi Inesi Vilcāni arī sniegt īsu ieskatu par šiem jautājumiem un kā tie tiek integrēti projekta iesniegumā. Un visbeidzot, tad paredzam diezgan garu jautājumu un atbilžu sesiju, un ar to arī saistītu mūsu tāds gala vārds, pirms ķeramies vērsim pie ragiem, saistībā ar tehnisko norisi. Mēs tātad šo webināru ierakstām, un pēc tam šis webināru ieraksts tiks arī publicēts mūsu mājaslapā un pieejams arī tiem, kas skatīsies vēlāk. Savukārt jautājumi un atbildes ir paredzēts noslēguma daļā, bet tas nenozīmē, ka jūs nevarat tos jau rakstīt uzreiz čata sadaļā. Uz tiem tad arī sniegsim atbildes noslēgumā. Un, lūkšu izslēgt mikrofonus tiem, kuri nerunā. Protams, vēlāk jautājumu atbilžu sadaļā varat droši slēgt iekšā kameras mikrofonus un komunicēt ar mums un jautāt jautājumus, bet šobrīd, tad, lai visiem tad mierīgi norise, tad uzliekam mikrofonus uz klusumu. Un, tad aicināšu dot vārdu Signei Zakai, varam pārstāvē, par mērķiem atbalstām darbībām attiecinām izmaksām pasākumā 222. Labdien! Es mēģinu uzlikt prezentāciju, kas pirms tam izdevās. Šobrīd tas vairs neiz. Ir. Viss ir. Es ceru, ka ir redzams. Jā, viss kārtībā. Tātad, kā jau minēja, mani sauc Signe Zaka. Labdien! Esmu no Varam investīciju politikas departamenta vides investīciju nodaļas. Šodien pastāstīšu par vispārējiem būtiskākajiem nosacījumiem mūsu pasākumā 222 atkritumu dalītā vākšana atlases pirmā kārta. Tātad mums viss ieguldījums un investīcijas pamato 4 dokumentāli, var teikt, vaļi. Ir dokumenti,
plānošanas, uz kuriem mēs balstamies virzot investīcijas dalītai vākšanai. Un tādi ir agrīnās brīdināšanas ziņojums, ko sastādījusi Eiropas komisija, kur norādīts, ka mums ir daudziem Latvijas iedzīvotājiem trūkums tāds, ka nav pieejams dalītās vākšanas pakalpojums. Ir vājš dalītās vākšanas pārklājums. Tad ir vides politikas īstenošanas pārskats, arī Eiropas komisijas dokuments, kas nosaka, ka prioritārā rīcība ir uzlabot apritīgi izmantotu materiālu īpatsvaru. Tāpat tika arī sagatavots investīciju vajadzību izvērtējums, kas nosaka dalītās vākšanas infrastruktūras pārklājumu paplašināšanu. Un nacionālā līmenī mums ir nozares plānošanas dokuments, atkrituma apsaimniekošanas valsts plāns 21. un 28. gadam, kur otrais rīcības virziens ir atkrituma dalītās vākšanas pasākumu atkritumu plūsmām. Tā rezultātā mēs esam nonākuši pie šīs te aktivitātes, kur mums finansējums saņēmējs ir atkrituma apsaimniekošanas komersants. Attiecībā uz sadzīves atkritumiem viņam ir nepieciešams līgums ar pašvaldību par atkrituma apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu. Un savukārt attiecībā uz sadzīves bīstamiem atkritumiem, videi kaitīgām precēm, videi kaitīgu preču atkritumiem un sadzīves un bīstamajiem atkritumiem, tas ir vispārējie nosacījumi, kā viņš sniedz pakalpojumu Latvijas teritorijā. Kas svarīgi uz šo te projektu, lai pretendētu, ir nepieciešama jau saņemta atbilstoša atļauja. Tā ir atkrituma apsaimniekošanas atļauja vai A vai B kategorijas piesārņojušās darbības atļauja. Kopējais kohēzijas finansējums ir 2 miljoni, privātais līdzfinansējums vairāk nekā 350 000. Finansējuma likme ir līdz 85% no projekta, taču to sedz no vienas vienības izmaksu metodikā noteiktās konteineru cenas. Ir 2 atbalstāmas darbības, tā ir konteineru iegāde un obligātie komunikācijas un vizuālās identitātes pasākumi. Projekta izmaksas ir jau attiecināmas kopš 3. aprīļa, bet darbības nedrīkst būt pabeigts pirms projekta iesniegšanas. Atbalsta veids ir izvēlēts šim pasākumam tā saucamā de minimis regula, kas ir diezgan svaiga, no 23. gada 13. decembra spēkā, kas nosaka, ka viens projekts, tas ir ar maksimālo kohēzijas finansējumu 300 000 eiro. Izmaksu veids ir atbilstoši vienas vienības izmaksu metodikai, tā ir apstiprināta gan vadošā iestādē, gan varamā, pieejama vismaz varam Eiropas Savienības fondu un CFLA tīmekļu vietnēs. Un, kas svarīgi, šie projekti ir jāīsteno par savu finansējumu, tas nozīmē, ka ir priekšfinansējums un projektos nav avansa. Tā kā tā projekta būtība ir konteineru iegāde, tad tiek pieņemts, ka tas ir iespējams, ka to ir iespējams realizēt 12 mēnešu laikā, salīdzinot šīs projekta periods. Taču jāņem vērā, ka projekts jāpabeidz līdz nākošā gada 31. decembrim. Pasākumam pirmai kārtā ir noteikti rādītāji, atbalstīto komersantu skaits ir vismaz 4, un pasākumu ietvaros vismaz savāktais šķirot atkritumu daudzums 4750 tonnas gadā. Kas ir svarīgi? Kā jau es teicu, ir 2 veidi izmaksas, kas ir attiecināmas, tā ir konteineru iegāde un obligātie komunikācijas un vizuālās identitātes pasākumi, taču projekts ar to nebeidzas. Projekta pēcuzraudzības laikā, kas ir 5 gadi, finansējuma saņēmējiem par saviem līdzekļiem ir jānodrošina sabiedrības izglītošanas un vides apziņas celšanas pasākumu vismaz 5% apmērā proporcionāli kopējām attiecināmām izmaksām. Ietverot dažādus pasākumus, drukātā vizuālā veidā dažādos informācijas nesējos. Tas nozīmē, ka iesniedzot projektu ir jābūt arī šim te pasākumu plānam,
pēc kura tad arī virzīsies. Un kas vēl viens būtisks moments atšķirībā varbūt no citiem projektiem, citos pasākumos. Šajā pasākumā PVN maksājumi nav attiecināmas izmaksas, taču tie ir atgūstami. Kā es minēju, ir tāda vienas vienības izmaksu metodika. Arī diezgan redz gadījums dažādos pasākumos, taču šim pasākumam tāda ir izstrādāta, kā jau es teicu, tā ir apstiprināta un pieejama. Un ko tad nosaka šī metodika? Šī metodika nosaka likmes piemērošanu, aprēķinu gaitu. Pašā metodikā ir pieejams piemērs, kādā veidā tiek rēķināts atbalsts. Tālāk metodika nosaka arī, kāda ir projektu pamatojošā dokumentācija, lai CFLA kolēģi varētu veikt maksājumus un veikt pārbaudas par realizēto projektu. Protams, ka metodika tāpat nosaka cenu vai vienas vienības likmi vienam konteineram. Tas ir bez PVN, kā jau es teicu, jo PVN neatiecināms. Un šīs te vienības likmes katram konteineru veidam ir metodikas pirmajā pielikumā. Būtiski ir tas, ka šajā te cenā vai vienas vienības likmē jau ir ietverts 7 rezervas procenti, sauksim par rezervas procentiem, ar kuriem tiek nosakta konteineru piegāde, konteineru montāža, pieslēgumi attiecinām. Piemēram, ja ir jūras tipa konteineri vidēji kaitīgu preču atkritumu savākšanai, tad, lai viņu un nepieciešams elektrības pieslēgums, tad, lai šim konteineram jau ir tāda iespēja. Tāpat konteineru marķēšana, jo mums ir kritērijs par to, ka jābūt CE marķējumam un RAU kvalitātes zīmei. Noliktavu pakalpojumu, ja konteineri uzreiz netiek izvietoti savās vietās, vai, piemēram, tā kā būvgrūžu konteineri, var glabāties arī pie paša projekta iesniedzēja un tiek izmantot pēc pieprasījuma. Un, kā jau es minēju, tās obligātās projektu komunikācijas un vizuālās identitātes prasības tiek sektas arī no šiem 7%. Tad tiek noteiktas arī minimālās prasības konteineriem, tas ir metodikas 3. pielikums. Tā kā es visu laiku minu konteineri, tad šeit tabuliņa ar tiem konteineriem, kādi tiek apstiprināti ar metodiku, tikai šādus konteinerus drīkstēs iepirkt šai pasākumu ietveros. Konteineru veidi ir izvēlēti atbilstoši dažādiem normatīvo aktu nosacījumiem par dalīto vākšanu, kāda veida dalītā vākšana ir nepieciešama. Ir arī jaunieviesumi, piemēram, cigarešu izsmieķu tvertnes. Salīdzinoši jauni ir arī prasība par tekstilu atkritumu konteineriem. Un, protams, kas ļoti svarīgi, iepriekš pārsvarā ir bijuši tikai izlietotā iepakojumi. Šeit ir arī bioloģisko atkritumu konteineri. Un, protams, ka vajadzēja jau gadu ātrāk visu to palaist, lai jau ar šī gada 1. janvāru viņi būtu pieejami, bet tā ir kā ir. Un, kā mēs zinām, tad aptiekās notiek neizlietoto medikamentu savākšana, bet tas ir uz brīvprātības principu, cik ieeja aptiekās, tik kastes dažādas, līdz ar to ir iespēja arī kaut kādu standartizētu veidu šeit iegādāties. Slēdzamie jūras tipa konteineri paredzētu pārsvarā izvietošanai dalītās vākšanas laukumos. Vai arī, teiksim, pie tirdzniecības centriem, ja ir tāda nepieciešamība. Par iepakojumu ir gan standartizētie parastie konteineri, ir arī tā saucamie 3-kameru iekštelpu, ārtelpu dalītās vākšanas konteineri. Šīs darbības attīstīšanai publiskajās telpās, vienalga vai tās būtu stacijas, vai autoostas, vai bibliotekas, visur, kur var dot iespēju cilvēkiem legāli atbrīvoties no dalītu vāktiem atkritumiem. Un kas ir absolūts jaunums, līdz šim varam pieredzēt,
Kā jau minēju, mums tur ir tie pamatojošie dokumenti, kur daļa saka, ka mums ir jāattīsta arī mājkompostēšanas uzskaite un jāpopularizē šis te veids, kā pārstrādāt bioloģiskos atkritumus. Tādēļ tiek paredzēts arī tvertnes mājkompostēšanai. Tiek pieņemts, ka vienai mājsaimniecībai tas varētu būt no 400 litru tilpuma. Atklāti sakot, tas man laikam viss. Paldies, Signe. Tad jau vēlāk gan jau saņemsim jautājumus un plašāk pajautāsim. Es aizmirsu par būtiskiem nosacījumiem projektu noslēgumā. Tad tomēr pastāsti lūdzu. Tas man bija aizbraucis aiz leņķa uz ekrānu. Es atvainojos. Tātad 5 gadus no projekta noslēguma konteineri ir jāizmanto tam paredzētam mērķim, lai varētu noteikt rezultāts, vai tie ir sasniegti. Kā arī tai rādītāju vērtībai, kas tika rādīta prezentācijas sākumā, vai šī vērtība tiek kopumā pasākumā sasniegta. Jā, un kas, protams, tas ir būtiski, lai pēc pieprasījuma ir pieejama informācija, kur tai brīdī konteiners atrodas. Bez vajadzības to neviens neprasīs, bet, kad notiek pārbaudas un tā, tad šai informācijai jābūt. Tā kā tika minēts, ka sadzīves atkritumu apsaimniekotājiem ir līgumi ar pašvaldībām, tad, ja šī 5 gadu periodā līgums beidzās ar pašvaldību, tad finansējuma saņēmējiem ir jānodrošina, ka konteiners nonāk līdzvērtīgos apstākļos, kā tas ir bijis projekta vērtēšanas laikā. Tas nozīmē, ka, piemēram, ja tas ir bijis paredzēts lietošanai daudzdzīvokļu māju pagalmā, tad tam ir arī jānonāk daudzdzīvokļu māju pagalmā. Ja tas ir bijis, piemēram, mājkompostēšanas konteiners privātām vajadzībām, tad viņam ir jānonāk pie privātā saņēmēja. Un, protams, ja tiek veikts kādas izmaiņas līgumos, par to ir jāinformē CFLA kolēģi. Kas loģiski. Šoreiz gan tas ir viss. Paldies, bet ļoti būtiska informācija beigās. Paldies, Signei. Tad uz jautājumiem, kā jau minēju, atbildēsim pēc tam, bet tad droši negaidiet un jautājiet čatā, ja kas iešaujas prātā. Un tad jau pārējām tālāk pie paša projekta iesnieguma un iesniegšanas un kā mēs to vērtēsim. Un tad, Edgar, lūdzu, stāsti mums par to. Jā, labdien, paldies par doto vārdu. Vai prezentācija ir redzama? Jā, viss kārtībā. Tad jā, kā kolēģi minēja, mani sauc Edgars Bertrams, pārstāvu Centrālo finanšu līguma aģentūru un īsumā sniegšu informāciju par projektu iesniegumu sagatavošanu un galvenajiem vērtēšanas kritērijiem. Tad neliels ieskats, kas paredzēts manā prezentācijā, tad pastāstīšu par atlases procesu un laika grafiku, par dokumentāciju, kur iespējams viņu atrast, lai sagatavot projektu iesniegumus. Būs projekta iesnieguma vērtēšanas kārtība un kritērija, un projekta iesniegums iesniegšana, sagatavošana projekta portālā, kāpēc viss jau tie ir praktiski pastāstīšu, kur ir jāiet un kādas darbības ir jāveic. Tad šeit redzams atlases procesa un laika grafiks. Tātad atlase jau izsludināta 15. maijā ar 2 mēnešu iesniegšanas termiņu. Projektu var iesniegt līdz 15. jūlijam. Šobrīd ir atlicis vairāk kā 1 mēnesis, un attiecīgi jau no 15. oktobra 3 mēnešu laikā mēs pieņemsim lēmumu par projektu apstiprināšanu nosacījumu vai noraidīšanu. Ja projekts tiek apstiprināts bez nosacījumiem, tad mēs jau varam nākamajā dienā uzsākt līguma slēgšanas procedūru, ja no mūsu puses ir izvirzīti kādi
nosacījumi, tad šie ir jāiesniedz līdz 15. novembrim. Attiecīgi izvērtēsim, vai šie precizējumi ir veikti, un varēsim attiecīgi pieņemt atzinumu un uzsākt līgumslēgšanas procedūru. Vēlākais periods, līdz kuram mēs varam šo atzinumu sniegt, būtu 16. janvārs. Līdz ar to arī projekts ir jāveic līdz 25. gada beigām. Tad par to, kur ir pieejama informācija, lai sagatavotu projektu pieteikumu, tad informācija pieejama mūsu Centrālās finanšu līguma aģentūras mājaslapā, zem konkrētās atlases. Šeit ir pieejama informācija gan atlases nolikums, gan projekta iesnieguma aizpildīšanas metodika, viens vienības izmaksas metodika, ko jau kolēģi pieminēja iepriekš, ir projekta iesnieguma vērtēšanas kritērija, piemērošanas metodika, tā skaitā arī būs ievietot, kā jau Zana minēja, šis webināra ieraksts un prezentācijas konkrēto personu, tā skaitā arī pievienosim atbildes uz jautājumiem. Tad kopumā par vērtēšanas kārtību. Sāksim vērtēt kvalitātes kritērijus, kuros ir nepieciešams saņemt minimālo punktu skaitu. Ja šajos kritērijos minimālais punktu skaits netiek saņemts, tad attiecīgi mēs pieņemam lēmumu par noraidīšanu. Tad vērtējam tālāk kvalitātes kritērijus, kuros ir iespējams saņemt papildus punktus, un tad jau izvērtēt šos kritērijus, mēs projekta iesniegums sarindojam pēc piešķirtā punktu skaita, un attiecīgi projekta iesniegumi, kuriem pēc rindošanas finansējums nav pietiekams, tad mēs vērtēšanu neturpinam, pieņemam lēmumu par noraidīšanu, un par pārējiem tad turpinam vērtēt atbilstību pārējiem kritērijiem, un attiecīgi pieņemam lēmumu par apstiprināšanu un nosacījumu. Tad nedaudz jau smalkāk par kvalitātes kritērijiem, kur arī kā obligātais pielikums, kā kolēģi minēja, ir šis sabiedrības izglītošanas plāns. Šajā kritērijā jāsaņem minimālais punktu skaits 1, tātad vismaz 5% jāparedz privātais finansējums sabiedrības izglītošanai. Attiecīgi, jo lielāks finansējums, jo vairāk punktu arī tiks saņemt kritērijā. Tad attiecīgi par atkritumiem, kas tiks atgriezt saimnieciskā apritē, par sadzīves atkritumiem minimālais procents, kas ir jāatgriež, ir vismaz 60%. Un līdzīgi arī ir ar bīstamajiem atkritumiem, lai saņemtu minimālo punktu skaitu, ir jāatgriež vismaz 30% saimnieciskā apritē. Un līdz ar to, jo vairāk tiek atgriezti šie atkritumi saimnieciskā apritē, jo vairāk ir saņemt punktus. Tad par kvalitātes kritērijiem, par marķējumu konteineriem. Ja sniegts apliecinājums projekta iesniegumā, ka veicot iepirkumu pieprasīs CE marķējumu, attiecīgi var saņemt 1 punktu. Ja būs pieprasīts gan CE marķējums, gan RAL kvalitātes zīme, tad būs iespējams saņemt 3 punktus. Un tad nedaudz par kvalitātes kritērijiem, kas dod papildu punktus. Tātad, jo vairāku atkritumu veidu dalītās vākšanas pakalpojumu pieejamība tiks nodrošināta, jo attiecīgi arī vairāk būs punkti. Tad šī skala ir no 0 līdz 10 punktiem. Tad otrs obligātais pielikums, kas būs jāiesniedz projektu iesniedzot, būs šīs ražotāju produktu lapas tehniskiem parametriem, kur konkrēti jau būs redzami, kāda ir kravnesība šiem konteineriem. Un attiecīgi vērtēsim arī, kādu dalīto savācamo veidu plānots, kāda ir plānota, respektīvi par bioloģiskiem atkritumiem, piemēram, ir 5 punkti, par iepakojumu 3. Šajā gadījumā, šajā kritērijā tiks ņemts vērā tas veids, kuram ir vairāk punkti. Punkti kopumā nesummējās, respektīvi, ja būs paredzēti vairāk veidi ar dažādu punktu skaitu, tiks ņemts vērā augstākais punktu skaits. Tad īsumā par vienotajiem kritērijiem pēc būtības. Šie kritēriji vai kopumā projekts atbilst ministra kabineta noteikumu mūsu noteiktajiem,
gan termiņam, gan iesniedzēju atbilstību. Tā skaitā vai nav nodokļu parādi un izmaksu attiecināmība. Protams, arī vērtēsim projekta riskus, skatīsimies, vai nav dubultais finansējums kopumā un vai atbilstība ir publicitātes un izplatīšanas pasākumiem. Tā skaitā arī administrēšanas un īstenošanas finanšu kapacitāte vai ir pietiekama, vai atbilstība ir arī viens, kā noteikumos projekta mērķim. Un, kā jau kolēģi minēja, projekta iesniedzējs atbilst de minimis atbalsta nosacījumiem. Tad par specifiskiem atbilstības kritērijiem. Tātad vērtēsim, vai paredzēts veidot dalītu vākrakstu sistēmu jauniem veidiem vai paplašināt jau esošo veidu pārklājumu. Un, protams, vai kopumā atbilstība ir pašvaldības saistošajiem noteikumiem. Par šo atbilstības kritēriju vairāk mums pastāstīs kolēģi no Labklājības ministrijas par to vienlīdzības iekļaušanu un nediskrimināciju pamatiesību ievērošanu. Tad īsumā par to, kur šo projektu var iesniegt. Tad šeit, kā jau ir minēts, projekta iesniegšana paredzēta līdz 15. jūlijam, 23:59. Svarīgi, ka pēc šī laika vairs nebūs iespējams šo sistēmā iesniegt, lūdzu ņemiet vērā. Tad tie, kas nav e-vides lietotāji, šeit ir informācija, kā var kļūt par KP-Viss projektu portālu lietotāju. Šī prezentācija tiks pievienot, kā jau minēju, klāt pie pasākumu. Būs arī šie linki aktīvi, varēsiet izmantot viņu, lai kļūtu par lietotāju. Un šeit jau ir no sistēmas redzams, kādas darbības jums ir jāveic. Tad šeit projekta sadaļā izvēlēties attiecīgo pasākumu veidu, lai iesniegtu projektu. Kā mēs gribētu īpaši pievērst uzmanību šeit, sniedzot iekšā informāciju, pie sadaļām ir šādas jautājumu zīmes. Šeit uzspiežot virsū, parādīsies loks ar informāciju, kāda veida informācija jums šeit ir jāsniedz un jāapraksta no projekta aizpildīšanas metodikas. Aicinu arī izmantot tieši pie darbībām sadaļā, kur ir video pamācības, lai būtu iespējams savienot darbības ar rādītājiem. Un attiecīgi pie finansēšanas plāna ir jānorāda konteineru vienības izmaksas, bet jau 85% apmērā. Attiecīgi un par finansējumu sadalījumus par avotiem, tad mēs ņemam no budžeta kopsavilkuma kohēzijas finansējuma summu un attiecīgi šajā sadaļā papildinam ar savu privāto finansējumu daļu. Kā jau iepriekš minēju, tātad projekta iesniegumam 2 obligātie pielikumi, sabiedrības izglītošanas plāns un produktu datu lapas, un attiecīgi papildus pielikumi jāattiecināms uz projekta iesniedzēju. Un kā pēdējā sadaļa ir apliecinājumi. Šeit konkrētajā projektā ir viens apliecinājums, kas arī būs jāizpilda. Šī ir kā pēdējā darbība iesniedzot projekta ieteikumu. Tas īsumā no manas puses būtu viss. Kontakta informācija šeit ir pieejama. Ja jums projektu iesniedzot rodas jautājumu, droši zvaniet, rakstiet. Mēģināšu jums palīdzēt. Paldies! Paldies, Edgar! Jā, tik tiešām Edgars tad ir atbildīgais cilvēks, pie kura var vērsties par projektu iesniegumu sagatavošanu. Viņš varēs jums līdzēt gan procesā, gaitā dažādot, gan KP-Vissā, kā visu saprast, gan arī kā tīri praktiski visu izdarīt. Bet jā, tad tālāk pievēršamies Sarmītas prezentācijai jau par projektu īstenošanu. Tikai nedaudz
Šobrīd mums ir vēl pirms Ineses prezentācijas neliela pārbaude, es saprotu. Bet tad Sarmīt lūdzu par projektu īstenošanu. Mikrofonu. Ir redzama? Ir redzams, un tu esi dzirdama. Jā, ļoti labi, paldies. Jā, tātad labdien visiem, paldies, ka tik kuplā skaitā interesanti, bet, kā jau arī kolēģi teica, tad šo ierakstu būs iespējams arī mājaslapā skatīties. Vispirms es gribētu apsveikt visus potenciālos iesniedzējus, jo šis mums ir ļoti interesants sams, kas arī mūsu praksē, manas nodaļas tieši šāds nav bijis, jo arvien vairāk tiks izmantotas vienkāršotās izmaksas tur, kur to var izdarīt, un šis SAM ir viens no tādiem, caurlaužiem, ja tā varētu teikt. Tā kā šobrīd nestāstīšu ļoti detalizēti par to, ko mēs darām īsti, kā tas notiek, jo tad, kad jūs noslēgsiet līgumu, tie, kas būs izturējuši vērtēšanu, tad mēs ar jums rīkosim individuālas tikšanās, kurās jau izrunāsim tieši par jūsu konkrēto projektu. Šobrīd, man te ir tādas dažas lietiņas, kuras īstenībā jau atkārtojas gan no Signas prezentācijas, gan arī no Edgara, bet tās ir tādas lietas, kuras man gribētos, lai jums jau tā kā paliek atmiņā. Un viena no svarīgākajām lietām ir īstenošanas laiks. Tātad, kā jau ministru kabineta noteikumos ir noteikts, ir 12 mēneši, bet ne ilgāk kā līdz 25. gada beigām. Tātad šos projektus pagarināt nevarēs, tā nav arī doma pagarināt, un šajā te laika periodā noteikti jāiekļaujas. Tālāk, kad mēs jau būsim noslēguši līgumu, atšķirībā no tādiem ierastajiem projektiem, tad šeit ir tāds jums tāda ļoti atvieglota kārtība, ka saziņa šajos 12 mēnešos ar mums ir diezgan minimāla. Protams, ka mēs no savas puses varam jums piezvanīt, pajautāt, kā klājas, un tāpat arī jūs varat mūs painformēt, kas jums notiek, vai ir kaut kādas problēmas, ir kaut kādi jautājumi. Bet tas, ko mēs sagaidītu, ir, ka pēc līguma noslēgšanas jūs KPVIS šajā projektu portālā ievadītu plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafikā to mēnesi, kad jūs iesniegsiet mums noslēgumu maksājumu. Tas ir svarīgi mūsu finanšu plānošanā tieši. Jo, ja jūs esat jau izdomājuši, ka jums tos 12 mēnešus tik ilgi nevajag, ka jūs, teiksim, varēsiet visu izdarīt 4, tad jūs vienkārši, kas tas sanāks pa mēnesi, ja noslēdz oktobrī, tad jūs jau nākamā gada februārī paredzat, ka iesniegsiet mums visu šo summu. Ja ir kaut kas tāds būtiski mainās, teiksim, mēnesis vai 2, tad arī noteikti tad palabojiet, jo, kā jau es teicu, mēs arī plānojam finanses, un lai nesanāk tā, ka tanī brīdī, kad jūs iesniedzat, tad, sevišķi gada beigās, kad var sanākt, ka finansējums uzreiz nebūs. Un noslēguma maksājuma pieprasījums ir vienīgais finanšu pieprasījums, ko jūs iesniegsiet, jo, kā jau arī Signe teica, šajā samā avanss nav plānots, tātad viss projekts jums jārealizē par jūsu pašu līdzekļiem. Un noslēguma maksājums ir vienīgais, kuru jūs iesniedzat, kurā ir visa summa, un kuru jūs iesniedzat nevēlāk kā 20 darbdienas pēc līguma beigu termiņa. Bet, es ļoti ceru, ka tie 12 mēneši nebūs vajadzīgi visiem, ka noteikti iesniegs arī ātrāk. Un tātad, tā kā tas svarīgākais ir noslēguma maksājuma pieprasījums, tad dažas tādas lietas, ka jāiesniedz, protams, arī informācija par projekta kontu. Agrāk šis konts nav nepieciešams, lai mēs vienkārši zinātu, kur aizskaitīt naudu. Aprēķini, kā jau arī šeit visi ir pieminējuši, tad šī vienas vienības izmaksu metodika, tas ir tāds viens no jūsu galvenajiem dokumentiem. Ja kādreiz mēs teicām, ka ir galvenie dokumenti šīs te specifiskā atbalsta mērķa ministru kabineta noteikumi un mūsu līgums, tad šeit es gribētu teikt, ka vienas vienības izmaksu metodika, tas ir gandrīz vai svarīgākais dokuments.
papildus, ja? Jo pēc tā, kā jau jūs redzējāt, ir Vides ministrija veikusi ļoti lielu darbu, izpētījusi tirgu, noteikusi šīs te vienas vienības izmaksas dažādiem konteineriem, un tas tad arī ir jūsu tāds ceļvedis, nu, ne tik vienkārši šajā konteineru pasaulē. Kopā ar noslēguma maksājumu pieprasījumu jāiesniedz arī pamatojošie dokumenti, bet, kā jau es teicu, jūsu SAM ir tāds unikāls. Mēs neprasīsim ne maksājumu uzdevumus, ne kontu izrakstus, ne rēķinus. Tātad vienīgie dokumenti, kas jums būs jāiesniedz, un arī caur KP visu, tātad jūsu iegādes līgums starp konteineru pārdevēju un jums, un svarīgākais šajā līgumā būs konteineru atbilstība vienas vienības izmaksu metodikā noteiktajiem konteineriem. Tātad mūs interesē, lai šīs tehniskās specifikācijas būtu tieši tādas, kādas teiktas metodikā konkrētajiem konteineru skaitam. Tāpat arī konteineru pieņemšanas nodošanas akti starp finansējumu saņēmēju un konteineru lietotāju. Nu, loģiski, ja, lai mēs redzētu, ka tie konteineri tiks izvietoti, ka ir nodrošināta līguma nosacījums starp jums un jau konteineru lietotājiem. Nu, te būtu arī labi tas, ja jūs esat plānojuši, piemēram, tos konteinerus pēcuzraudzības laikā pārvietot, varbūt arī uzreiz jau piezīmēt, ka jūs, teiksim, ik pēc gada mainat to vietu vai kā, bet, tas tāds ieteikums. Un trešais dokuments ir tas, kas apliecina, ka šie konteineri ir jūsu īpašumā, tās būs pamatlīdzekļu uzskaitas kartītes. Un, lai mēs varētu tiešām saprast un pārliecināties, ka esam dubultā finansējuma risku visi sapratuši un tāda nav, tad es aicinātu šajos dokumentos kaut kur norādīt arī projekta identifikāciju. Tas ir droši vien līguma numurs mums būs. Vai šajos līgumos vai pamatlīdzekļu uzskaitas kartītēs, lai mēs varam pārliecināties, ka šie konteineri, kas jums ir uzņemti pamatlīdzekļos, ir tieši tie, kas ir iegādāti no šī projekta. Un kā jau arī iepriekš runātāji teica, tad nebrauksim pie katra saņēmēja pārbaudīt pie noslēguma maksājuma, kur šie konteineri ir, bet, ja mums radīsies kādi jautājumi vai šaubas, vai būs, kā jūs ziniet, ir jau arī informācija no iedzīvotājiem, tad, mēs arī varam aizbraukt pārbaudē un paskatīties, kur šie konteineri ir, vai atbilst specifikācijām un uzstādīšanas plānām. Vēl tāda svarīga lieta ir pēcuzraudzības periods, un arī tas Ignas prezentācijā bija praktiski tas pats. Tātad 5 gadus pēc noslēguma maksājuma veikšanas dienas jums ir jānodrošina šī darbība, kurā ir ieguldīti kohēzijas fonda līdzekļi un ko jūs esat saplānojuši. Tātad jums ir jāvāc šie šķirotie atkritumi. Un galvenais, ko es esmu arī ar sarkaniem burtiem šeit uzrakstījusi, par saviem līdzekļiem. Tieši par saviem, kuriem nav nekāds cits atbalsts. Jums būs jānodrošina sabiedrības izglītošanas pasākumi vismaz 5% apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām. Tas ir tāda loģiska lieta, jo cilvēki jau to jauno pieņem ne uzreiz. Un tā tad, es cerēsim, ne 5 gadus jums jāinformē, bet vismaz kaut kādus pirmos 2-3 noteikti, lai cilvēki saprot, kam tas konteiners paredzēts, ko tur drīkst mest un tā tālāk. Arī ministrs kabineta noteikumos un metodikā ir aprakstīts, kas tur apmēram varētu ietilptais izglītošanas pasākumos, bet manuprāt, šajā jomā jums ierobežojumu nav, jūs varat tiešām inovatīvi izpausties un uzaicināt kinozvaigznes, lai varbūt popularizē atkritumu šķirošanu. Varbūt joks. Kas no manas tādas pieredzes, varbūt strādājot kaut kur citur, ir tas, ka ļoti pateicīga auditorija ir bērni, kas arī uztver ar entuziasmu visādas lietas un pēc tam aiziet mājās ģimenē un saka, mums skolā stāstīja tā, ka tagad mums būs jāšķiro. Lūk,
Un kā tad mēs uzzināsim, vai jūs esat izpildījuši šos nosacījumus? Tad pēcuzraudzības periodā jums visus 5 gadus, katru gadu būs jāiesniedz mums pārskati, bet tas būs arī, kā principā viss, kā mēs tagad sazinamies, tas būs arī jāiesniedz KP visklientu portālā, kurā jūs norādīsiet, cik tad ir tas daudzums, ko jūs esat sašķirojuši, un arī informācija par sabiedrības izglītošanas pasākumiem. Un šeit ir būtiski, ka te gan būs jāpievieno izmaksas pamatojošie dokumenti, kas ir loģiski, jo mēs pārbaudīsim, vai ir ievēroti tie 5%, kas jums ir noteikti jau arī ministru kabineta noteikumos. Un tāpatās arī pārbaudas projekta īstenošanas vietā, tās mēs veiksim izlases kārtībā, vai nu pie visiem, vai kā tas jau būs redzams, jo tā kā es teicu, ja ir kaut kādas šaubas, ir kaut kādi, varbūt, ziņojumi vai kaut kas tāds, tad to mēs arī ieplānojam pārbaudi un braucam, bet visas pārbaudas, ko mēs veicam, ir iepriekš saskaņotas ar jums, visi datumi ir saskaņoti, tā kā, mēs neieradīsimies tā, pilnīgi negaidīti. Jā, un pārsvarā jau arī visu kolēģi izstāstīja, bet, ja kāds jautājums, tad, jā. Vēl arī gribēju tomēr pateikt, ka neskatoties uz to, ka šim samam ir tādi, īstenošanas noteikumi, kurā jums ļoti maz mums, kas ir jāiesniedz, tad tomēr visiem tiem dokumentiem ir jābūt pie jums, jo neskaitot mūs, ir arī citas iestādes, kas var aizbraukt pie jums pārbaudē un jau pajautāt tiešām kaut kādus dokumentus, kas apliecina to, ko jūs esat darījuši. Tā kā liels paldies par uzmanību, novēlu visiem, kas šeit piedalās, arī pēc tam nonāk pie mums ar līgumiem un veiksmi jums. Paldies! Labdien, es atvainojos, čatā nav iespējams nosūtīt ziņu. Labi, pastīsimies. Paldies par informāciju. Jā, bet tad mums tā kompakti iet uz priekšu. Un tad dod vārdu Labklājības ministrijas pārstāvēji Inesei Vilcānei par horizontālo principu. Jā, labdien, kolēģi! Un šodien savā prezentācijā pastāstīšu, kā it kā šķietami pilnīgi neitrālā pasākumā arī var ievērot horizontālo principu vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošanu. Ines, piedod, tev jāuzliek pa visu ekrānu prezentāciju. Šobrīd ir mazā versija. Jā, bet es redzu visu ekrānu. Labi, mēģinam vēlreiz. Kā ir tagad? Jā, tagad ir labi. Labi. Jā, tātad horizontālais princips ir noteikts Eiropas parlamenta regulās un skaidri norādīts, ka visiem Eiropas Savienības fondu ieguldījumiem ir jāveicina horizontālie principi. Un horizontālie principi attiecas uz tādiem diskriminācijas pamatiem kā dzimums, rase, etniskā piederība, ticība vai pārliecība, invaliditāte, seksuālā orientācija. Un visiem fondu ieguldījumiem ir jānodrošina piekļūstamība cilvēkiem ar invaliditāti. Saskaņā ar Labklājības ministrijas vadlīnijām pasākumam 222 nav ietekmes uz horizontālo principu un attiecīgi atbilstoši vadlīnijām ir jāparedz vismaz viena vispārīga darbība, kas attiecas uz komunikācijas un vizuālās identitātes pasākumiem.
Vienlaikus projektā var paredzēt arī specifiskas darbības, kas īpaši veicina piekļūstamību cilvēkiem ar invaliditāti, cilvēkiem ar redzes, dzirdes un garīga rakstura traucējumiem, un par to es pastāstīšu savas prezentācijas turpinājumā. Attiecībā uz informācijas piekļūstamību. Ja, tātad tie ir jūsu vizuālās identitātes un informācijas pasākumi, kur ir jāpievērš uzmanība vairākiem aspektiem. Tātad tā ir piekļūstamība tīmeklī un medijos. Tātad tā ir dokumentu prezentācija un materiālu piekļūstamība cilvēkiem ar dažāda veida traucējumiem, un arī drukāto materiālu piekļūstamība un arī vides reklāmu piekļūstamība. Tātad attiecībā uz vispārīgajām darbībām jūsu projektu vērtēšanas kritērija metodikā kā piemērs ir minēta viena darbība, tātad tā ir informācija publiskajā telpā, tai skaitā tīmeklī ir piekļūstama cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, izmantojot vairākus sensoros kanālus. Un nedaudz vairāk par informācijas piekļūstamību. Ja? Tātad, ja tā ir informācija tīmeklī, ir jāatbilst ministru kabineta noteikumiem par valsts un pašvaldību iestādēm, par noteikumiem, kādi ir jāievēro, izvietojot informāciju tīmeklī. Tātad pārvietoties, izmantojot tikai tastatūru vai arī iespēja pārvietoties ar peli. Tātad tuvināt saturu, palielināt, samazināt burtus, mainīt kontrastu. Tīmekļa vietnēm ir jābūt savienojamām ar ekrānu lasītājiem un arī iespēja klausīties rakstītu saturu un lasīt saturu vieglā valodā. Attiecībā uz sadaļu viegli lasīt ir jāiekļauj informācija par projektu. Ja, šeit šī darbība ir mērķēta tieši uz pašu projektu, ja, uz projekta aprakstu, lai plašākai sabiedrībai būtu pieejama un saprotama šī informācija. Un par vieglo valodu parasti ir izveidota viena lapa, kurā ir pastāstīts par iestādes darbību un vispārīgiem jautājumiem. Ja? Bet šeit ir tā vēlme, lai arī par pašu projektu būtu iekļauta neliela īsa informācija. Vieglās valodas pamatprincipi ir īsi teikumi, izmantojam darāmo kārtu, izmantojam lasītājiem piemērotus vārdus, kas ir tieši, un izvairamies no terminoloģijas un žargonismiem, kas ir pieņemti nozarē. Arī būtu jāizvairās no liekvārtības un lietišķo rakstu valodas stila, un arī garu vārdu izmantošana un svešvārdi kavē un apgrūtina teksta lasīšanu cilvēkiem ar lasīt prasmes grūtībām, ar dažādiem garīga rakstura traucējumiem un arī ikdienā cilvēkiem bez traucējumiem draudzīgāk un vieglāk saprotams ir teksts vieglā vai vienkāršā valodā. Šeit ir divi varianti. Jūs varat izmantot vieglās valodas aģentūras pakalpojumu vai arī ievērojot šos pamata principus, izveidot paši nelielu tekstu. Un parasti šis teksts ir jāpārlasa vairāk kārt, kamēr tiek panāks tas vēlamais efekts un tātad maksimāli atbrīvots teksts no visa liekā.
Attiecībā uz sabiedrību izglītojošiem pasākumiem, kas arī ir paredzēti jūsu projektos, būtu jāatceras par piekļūstamiem formātiem. Ja tā ir sabiedrības uzrunāšana attālināti vai televīzijā, vai tie ir reklāmas rullīši, tātad atceramies par tulkošanu zīmju valodā, subtitrēšanu. Ja tie ir tiešsaistes pasākumi, tad tā ir reālaika transkripcija. Ja ir izdales materiāli, tad jāpadomā par braila druku. Klātienes pasākumos būtu vēlams izvietot indukcijas cilpas, kas palīdz novērst trokšņus un nodrošina labāku dzirdamību cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem, arī raidījumu un pasākumu ierakstīšana. Un arī attiecībā uz klātienes pasākumiem ir jānodrošina pasākuma vietas piekļūstamība. Ja? Tātad ir pacēlāji, pandusi. Ja vieta nav piekļūstama, tad jāatceras par šādu palīgu līdzekļu nomu. Ja tiek organizēti pasākumi ar pieteikšanos, tad var iekļaut jautājumu par to, vai personai ir vajadzīgs kāds atbalsts un kāds tieši. Tas ļaus mērķtiecīgāk darboties un izvēlēties tieši to, kas ir nepieciešams. Attiecībā uz atkritumu konteineriem. Ja, tie ir standarta konteineri pie dzīvojamām mājām, ko mēs redzam visā pilsētā. Un standarta izmēri ir tātad 1065 mm, kas ir vairāk par 1 metru. Platums, dziļums, jā, arī attiecīgs. Bet problēma ir tāda, ka cilvēkiem, kas pārvietojas riteņkrēslā, šāda veida konteineri nav piekļūstami. Ja cilvēks ratiņkrēslā, viņš nevar aizsniegt un nevar atvērt vāku un nevar izbērt savus atkritumus. Ja? Līdz ar to, plānojot specializēto konteineru iegādi, būtu jāņem vērā šis daudzveidības un iekļaušanas princips. Tātad attiecībā ne tikai, ka šim konteineram var fiziski piekļūt, piebraukt, bet arī attiecībā uz to, ka ir jānodrošina iespēja to lietot. Un šī varētu būt specifiskā darbība, kuru jūs savā projekta iesniegumā KP-VIS varētu pievienot kā jaunu horizontālā principa darbību. Ja par šo aspektu tiek domāts un ir padomāts par šo konteineru lietotājiem. Te ir attēls par dažām atkritumu tvertnēm, kas ir piekļūstamas cilvēkiem ar invaliditāti. Un būtu tikai apsveicami, ja jūs savos projektos pievērst uzmanību arī šim aspektam un pasākumā, kurš pirmšķietami izskatās ļoti neitrāls attiecībā uz horizontālo principu, tad mēs saprotam, ka arī šajos projektos ir iespējams pozitīvi ietekmēt un veicināt vienlīdzīgas iespējas. Paldies par uzmanību! Paldies, Inese! Tātad esam ļoti raiti tikuši cauri, tiešām kompakts pasākums, ļoti raiti. Bet jā, par jautājumiem šobrīd tad esam saņēmuši vienu jautājumu. Jā, Austra, vēlējies vēl papildināt? Jā, es vēlējos papildināt, ka Ines norādīja tikko piemēri par atkritumu konteineriem, izskatījās iebūvējumie konteineri, un tie mums atbalsts ir pieejams, būs pieejams 2. atlases kārtā. Tā kā šobrīd mums šajā atlases kārtā tātad pārvietojamie, pie zemes nepieskrūvētie un neiegremdētie un tam līdzīgi. Tā kā šis mudinājums varbūt uz tiem projektu iesniedzējiem, kas būs nākamajā atlases kārtā. Paldies, Ines.
Paldies, Austre. Jā, tad vienu jautājumu no Ilzas esam Grīsli saņēmuši no Liepājas reģionālās atkritumu apsaimniekošanas centra. Jautājums tātad ir, ka vēlamies reģionu iedzīvotājiem piedāvāt mājkompostēšanas konteinerus, un kā mēs tos varam nodot privātpersonām, kā par tiem atskaitīties jums, kādus datus jāvāc, lai mēs būtu sasnieguši izpildes mērķi. Sarmīt, vai lūdzu vari pakomentēt, kā mēs to visu pārbaudīsim? Manuprāt, galvenais ir līgums ar, kā jau bija minēts, ministrs kabineta noteikumos ar konkrētajām pašvaldībām, un ļoti iespējams, ka tādā līgumā jau var tālāk atrunāt, kurās vietās un kam šie konteineri tiks novietoti. Tā tad nebūs nekāds vēl papildu kaut kāds cits līgums, bet šis te, kurā jau būs redzams, kur un kā tie konteineri tiek izvietoti. Jā, bet mēs tieši domājam, ja drīkst papildināt, mēs tieši domājam nodot privātmājām, jo tas ir mājkompostēšanas konteineri. Mēs ar tādu domu, nevis, kad izstādīt kurās publiskās vietās, bet lai katrs pie savas mājas to var darīt un tādā veidā popularizē šo te atkritumu dalītu vākšanu un izmantošanu tur, kur viņi tiek radīti. Signe varbūt var papildināt. Kā es noprotu, jūs arī esat atkrituma apsaimniekošanas komersants. Tas nozīmē, ka jums ir līgums ar jūsu klientiem. Par pakalpojumu sniegšanu. Nē, mēs neesam. Mūsu gadījumā mēs neesam. Mums ir 2 citi atkritumu apsaimniekotāji mūsu reģionā, kas ar to nodarbojās. Tad es atvainojos, jūs tad vispār pretendēt nevarat, jo šis pasākums ir atkrituma apsaimniekošanas komersantu pasākums. Jā, labi, paldies. Diemžēl arī tā var nonākt pie secinājuma. Paldies par jautājumu. Varbūt vēl kāds jautājums ir radies par šo laiku, jo tā izskatās, ka vai nu viss ir skaidrs, vai nekas nav skaidrs. Bet lūdzu, varbūt vēl kāds jautājums studijā. Lūdzu, Irīna. Labdien! Man būtu 2 jautājumi. Pirmais, pat cik tikko sāka runāt par iegremdējumiem konteineriem, tad tā otrā kārta ir domāta tā, kas tagad ir pašvaldībām, vai tā otrā kārta, kas būs kaut kad nākamgad. Tas tāds jautājums, un otrs jautājums ir par izmaksām, jo ir noteikti tā vienas vienības izmaksa, ar to viss ir skaidrs, bet kas notiek gadījumā, ja iegādes cena komersantam sanāk mazāka vai lielāka, tad kā tas ietekmē šo te vienas vienības izmaksas? Paldies! Signe, vēlies pakomentēt? Tas saucamie pazemes vai daļēji iegremdētie vai viedie konteineri, tā tiešām ir otrā šī te 2 dalītās vākšanas pasākumu kārta. Tā būs paredzēta pašvaldībām, iestādēm, pašvaldību komersantiem. Jo tas ir jautājums saistībā ar zemes īpašumiem, jo, lai visu to veidot, ir nepieciešama būvniecība. Tas ir uz pirmo jautājumu. Uz otro jautājumu cenas ir noteiktas metodikā. Pirmais pielikums katram konteineru veidam ir attiecīgs cipariņš. Piemēram, neskatoties metodikā, tikai kā piemērs. Piemēram, dalītās vākšanas konteineras iepakojumam, es varu samelot, es nezinu, kāds ir cipars, man nav atvērta metodika, bet, teiksim, ir 26 eiro. Tādā gadījumā jūs, rakstot savu iesniegumu, ja jums ir paredzēta šāda tipa konteineri, jūs reizināt konteinera cenu ar to skaitu, kādu jūs konteinerus iepērkat, un no tā jūs variet saņemt līdz 85%. Bet konteineram ir jāatbilst minimālajām prasībām, kas ir noteiktas metodikas 3. pielikumā. Un tas nevar būt cita veida konteiners, kas vispār metodikā nav iekļauts. Tātad viņš ir attiecīgais standarts, ja? Jā, paldies. Ar to iesniegumu tur viss ir skaidrs, kā tas tiek risināts. Tas varbūt ir vairāk jautājums pēc tam uz īstenošanu un uz atskaitīšanās procesu.
Ja mēs tā kā projektā ir apstiprināta šīs summas, bet iegādes summa ir sanākusi, piemēram, mazāka. Nu, ja ir lielāka, tad skaidrs, ka vienkārši mūsu ieguldījums paliek lielāks, bet ja summa ir mazāka, tad mums sanāk tā kā kaut ko atgriezt, vai tā izmaksa būs mazāka, vai kā tieši šīs jautājums būs risināts pēc tam, tad, kad projekts jau tiek īstenots. Nu, kā jau es teicu, tad pie noslēguma maksājuma mēs neprasam nekādus finanšu dokumentus. Tā kā īstenībā mēs nemaz nezināsim, par kādu jūs naudu esat iepirkuši. Mēs pārbaudām tikai to, vai šis konteineris atbilst tām tehniskajām prasībām, kas ir metodikā, un tā tad samaksājam jums to cenu, kas ir šim konteineram metodikā. Ja jūs esat nopirkuši dārgāku, kā jau jūs pareizi teicāt, tas būs jūsu ieguldījums. Ja jūs esat nopirkuši lētāku, nu tad, kā saka, tas būs jūsu iegūms, bet, protams, ka, kā jau es teicu, vides ministrija ir izdarījusi lielu darbu izpētot tirgu, un būtībā tur arī ir norādīts, ka tādi ļoti lētie varianti noteikti neatbildīs tiem tehniskajiem parametriem. Nu, tas tā, no manas puses. Signe, mikrofons. Atvainojos. Ja jūs pērkat dalītās vākšanas konteineru, kaut vai, kā jau es minēju, 120 litri iepakojumu konteineris, ja tas ir attiecīga materiāla ar attiecīgajiem standartiem, tad jūs nevarat nopirkt šo konteineru, piemēram, no kartona. Tam ir jābūt plasmasas, ja? Savukārt, ja jūs pērkiet metālu, tad tas nevar būt folija. Viņam ir noteikti standarti, kam jāatbilst, līdz ar to gadījums, ka jūs varētu nopirkt daudz lētāk, cerīgāk. Es gribētu teikt, šoreiz neies cauri. Jautājums nebija par to, ka tiks pirkts kaut kas stipri lētāks, bet tā atšķirība varbūt arī ļoti neliela, bet viņa ir un mums ir jāsaprot, ko mēs ar viņu tā kā plānojam iesākt un kas būs jādara ar to. Paldies, bet ir skaidrs, paldies. Jebkurā gadījumā atmaksa nebūs jāveic. Tātad, ja jūs iegādāsieties kaut vai nedaudz lētāk, bet nezaudējot kvalitāti, tad tāpat atmaksa netiks prasīta, jo tiks piemērot šīs vienas vienības izmaksu metodika. Tāds būtu tāds kopējais secinājums. Un saistībā ar 222 otro kārtu, tad ministru kabineta noteikumi vēl nav apstiprināti, bet jau ir procesā. Tā kā šis pasākums arī jau tiek plānots šogad, un tam var sekot līdzi. Jā, Dana, tā. Jā, Danas komentārs arī sasaucās ar mūsu visu teikto par to, ka finansējuma saņēmējs saņem to summu, kas norādīta vienas vienības metodikā. Vairāk mēs tur nekādas summas nepārskatām. Jā, paldies. Varbūt vēl kāds jautājums? Jā. Varbūt tad es vēl būšu bezkaunīga. Jā, droši. Vismaz aizņemšu laiku. Tad pie kritērijiem ir punkts par procentiem par nodošanu uz pārstrādi, gan attiecībā uz sadzīves atkritumiem, gan attiecībā uz, man liekas, ka bīstamajiem un būvniecības atkritumiem, ja es tagad pareizi to visu atceros. Vai būtu iespējams nedaudz precīzāk pastāstīt, kas ir domāts ar to pārstrādi, vai tur ir arī nodošana reģenerācijā, ja? Teiksim, kādas ir prasības tieši šim kritērijam, lai mēs arī varētu tā kā saprast, kā to nodrošināt un pašiem vērtēt. Paldies! Laikam man jāpaturpina nedaudz šī tēma. Pamatdoma ir, lai šie atkritumi nekādā veidā nenonāktu apglabāšanā, lai tiem būtu kāds mērķtiecīgs pielietojums. Tāpēc ir izmantots tas teiciens atgriešana tautsaimniecībā. Protams, ka primāri vislabāk ir atkārtota lietošana, tā saucamais reuse, pārstrāde, bet arī reģenerācija ir iespējama. Ja? Jo, piemēram, viens no atkrituma veidiem var būt arī nolietotās riepas. Tas ir skaidrs, ka pārstrādē jūs varbūt Latvijā neatradīsiet iespēju, bet jūs tās nodosiet, piemēram, brocēnu cementa krāsnī.
Tātad arī tā ir šajā gadījumā arī tā ir atgriešana tautsaimniecībā, jo tas tiek liederīgi izmantots. Ja tas ir tikai piemērs. Es nevienu neaicinu visu tagad vest uz brocēniem. Ja? Paldies, varbūt. Vai tapa skaidrs? Jā, paldies. Jā, droši tad varbūt vēl kāds jautājums? Kapa klusums. Bet paldies par uzdotajiem jautājumiem, paldies par dalību, paldies arī tiem, kuri mūs skatās atkārtojumā, kā jāsaka, ierakstā. Tad, jā, visa informācija pieejama, kontakti pieejami un cerams sadarbību veiksmīgu un jūsu projektu ļoti veiksmīgu īstenošanu. Paldies visiem! Es Paldies, vēlos redzēšanos, jā. novēlēt veiksmi visiem Paldies, jā! Visām Un pusēm! Un visiem! Paldies! Paldies! Paldies, visu labu! Visu labu! Paldies, visu labu!